Vēl nesen asas diskusijas raisīja jautājums par multifunkcionālās halles būvniecību. Taču, lai izprastu, vai novadā patiešām ir vajadzīgs vēl viens sporta komplekss, nepieciešams izanalizēt, cik aktīvi iedzīvotāji apmeklē jau esošās sporta zāles. Noslodze pietiekami laba. Tās pīķu stundas saucamās no 3 līdz 6. Tad tiešām hālei pārslogota, sportnams arī. Bet vakaros jau zāles paliek tukšāks. Mums noslodze ir no pirmdienas līdz piekdienai. Katru dienu ir skola. Mums nav ne skatītāji, tribīna zāle, maziņa siena, stuvu. Laikam nav paredzēta šī zāle tādām sacensībām, bet treniņi notiek, grupas nāk un viss darbojas. Priekš tam jau tās zāles ir uzceltas, lai varētu skola efektīvi darboties stundās. Un arī vakaros, lai vietēji iedzīvotāji un arī apkārtējie, kas dzīvo tuvu un tālu īstenībā. Jo vakaros notiekās dažādas sacensības un brīvdienās ir pasākumi. Normunds Krūze teica, ka arī pašiem vadītājiem ir cītīgi jāstrādā pie tā, lai iedzīvotāji no tuvākām un tālākām vietām vēlētos apmeklēt sporta centrus. Aptuveni pirms 15 gadiem cilvēki vairāk interesējās par dažādiem komandu sporta veidiem, taču tagad vispieprasītākā ir vingrošana. Noteikti nāk pirmdienās uz veselības vingrošanu. Tur vecums ir no 20 gadiem līdz 70 gadiem. Nāk, jo tur ir katram piemērots jau vārdā fizioterapeite, certificēta tās nodarbības, un arī veciem cilvēkiem atrod vingrinājums, ja pagrūti vai ko, pielāgo to visu, un visiem patīk. Mums ir futbolisti, basketbolisti, tiešām, ja cilvēks kaut ko vēlās, tad tiešām var spēlēt, un mums pastendē ir arī lielais tenis, ar ko nodarboties un tā. Agrāk bija nācis iekšā Kristīna Insberga ar zumbu, ar pilatēm, bet tie vietēji aktīvisti ir tik, cik viņi ir, un viņi palielam braukā uz citām vietām. Ja būs gribētāji, nokomplektēsies grupa, nav problēma, atradīsim laiku un izbrīvēsim. Liela loma spēlē arī inventārs, kur katrs sporta centra vadītājs mēģina atrast pielietojumu ikvienam priekšmetam. Manā skatījumā mums ir tiešām nokomplektēti visi sporta centri un sporta zāles ar ļoti labu inventāru. Es uzskatu, ka mēs saviem iedzīvotājiem ļoti labi esam nodrošinājuši. Varam nākt un sportot, un nav jāņem līdzi savs inventārs. Inventārs tāds, kāds ir, tādu mēs strādājam. Vienmēr atrod kaut kādu pielietojumu, jebkuram inventāram viņu var aizvietot un tā. Bet inventārs ir diezgan plašs, ir gan tādas bumbas, gan tādas var atrast jebko. Sporta halles visnoslogotākās ir ziemas periodā, jo vasarā iedzīvotāji labprātāk izvēlas sportot stadionos svaigā gaisā. Ir uzsnidzis sniegs. Kad futbolistiem arī jānāk ir telpās trenēties, jo viņi tā nevar iziet ārā patrenēties. Bet tad, kad nokusīs sniegs, tev arī atbrīvosies vairāk zāles un pietiks visiem. Sporta centrs apsaimnieko arī Pļavas sporta bāzi, un tad vasarā mēs pārceļamies uz to vietu un tad liekam vaļā dažādas sacensības. Vēl vasarā nāk nometnes iekšā. Mums ir arī gultiņas un matracīši. Sporta centra vadītāji atzīst, ka, lai domātu par jauniem sporta centriem vai kompleksiem, sākumā jāsakārto jau esošie. Tikko arī Lauris Karlušas vāc parakstīns par laidu sporta zālīti. Ēka ir, infrastruktūra drusku jāsakārto. Paraksts bija ļoti daudz savākt, tā kā es ceru, ka to zāli renovēs nedaudz, lai var tikt iekšā tai zālē un kad cilvēki būs. Vai katrā vietā? Man jau šķiet, ka šodien 10 km attālums, 15, 20, tas vairs nav šķērslis. Mēs zinām, ka mums tā demografiskā situācija šajā brīdī novadā nav nekāds spīdošs. Šajā brīdī sporta skolai tiešām ļoti daudz bērnu, pār par 1000, bet pieauguši atkal palikuši kūtrāk. Ja kādreiz mums bija novada čempionātā telpu futbolā 22 komandas, tad šajā brīdī 7 komandas. Sporta halles nav pelnošākās iestādes pašvaldībā, taču tās ir ļoti nozīmīgas, lai iedzīvotāji justos labi un spētu rūpēties par savu veselību, nodarbojoties ar fiziskām aktivitātēm.